Viena anekdote bija savā laikā, man to stāstīja, un man no vairākiem avotiem to stāstīšu, varbūt, ka tas ir ceļojošs kaut kāds joks, bet Latvijai iegūstot neatkarību, mums bija pirmais valsts prezidents Guntis Ulmanis, un viņš uzrunājot vienu lielu advokātu pasākumu Amerikas un tās valstīs, tie 90. gadi paši sākums, nokļūdījās angļu valodā, un tā vietā, lai viņš teiktu dear lawyers, viņš teica dear liars, un viņš sajūsmināja visu to advokātu publiku, viņš smējās vēdera kratīdam un teica, ka baiglabais joks. Ja. Te redzams veselīgs humors no profesijas pārstāvjiem, tā nav anekdote. Tā ir reāla dzīve. Bet, ja runā par anekdotēm, ir tāda anekdote ļoti īsa. Ja cilvēks uz jautājumu atbild ar pretjautājumu, tad tur var būt 3 varianti. Viens, viņš ir rabīns, otrs, viņš ir students, un trešais, viņš ir jurists. Un te es arī domāju, ka šai jokā bieži vien redzam, tā bieži vien gadās. Teiksim, juristiem tipiski teikt, ko jūs domājat ar šo jautājumu? Varat neparedzēt, un tikmēr domā, ko tagad nākamo soli darīt. Un varbūt, ka atbildē parādīsies kāda vāja vieta vai papildus faktors, ko izmantot. Tā kā ar juristiem un arī juristienēm ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, Roberta.